Viņš nekad nav tevi gribējis un tagad dusmojas, ka aizgāji. Šis vārds nav priekš visiem, lai Dievs apstiprina un vienmēr pārbaudi garus aiz katra pravietiska vārda, ieskaitot manu. Bet ja šis vārds ir tev, viņš nekad nav tevi gribējis un tagad ir dusmīgs, ka aizgāji. Šis vārds ir specifisks priekš specifiskiem cilvēkiem, un tu zināsi, ka tas ir priekš tevis. Pret tevi slikti izturējās grupa cilvēki visu tavu dzīvi. Kādiem no tā var būt ģimene? Ir kādi noteikti cilvēki, kuru klātbūtnē jūties neērti, jūties it kā staigātu pa olu čaumalām, jūties kā kāms ritenī, pēc apstiprinājuma, neatkarīgi no tā, ko tu darīji, tu nekad nespēji šo cilvēku iepriecināt. Nevarēji dabūt viņa apstiprinājumu. Tu centies būt labāka, gudrāka, mazāka, jaukāka, tu izmēģināji visu. Neatkarīgi no tā, ko tu izmēģināji, nekad nebija pietiekami, un viņš turpināja izturēties pret tevi, ka nevēlas, lai atrodies viņam blakus. Daudzas reizes plānoja ar ģimeni satikties un tevi neielūdza, aizbildinājās. Runāja par tevi aiz muguras, piešķīra lietas tev, kas tu neesi. Piešķīra lomas tev, kas nav tava loma. Tu lūdzi Dievam pēc padoma, un Dievs lika nekontaktēties un nolikt robežas ar viņu vai šiem cilvēkiem. Pirms tu to darīji, tu runāji ar viņu, centies sirdi pret sirdi ar viņu, teikt, ka ir lietas, kas pagātnē darīja diskomfortu, tevi reāli aprunāja, lika turēt muti ciet, teica, ka esi traka, teica, ka cel pagātni augšā, un tu saprati, ka tev jāsargā sava sirds, savs miers, un tu atkāpies. Tagad, kad tu esi atkāpusies, viņš ir dusmīgs. Viņi ir dusmīgi, jo tu neturpināji būt toksiskā dinamikā, tāpēc, ka tu nevēlies iet kāmja ratu, cenšoties iegūt atzinību no viņa. Tu izvēlējies iziet un sargāt savu sirdi. Salamana pamācības 4.23. Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Tu zini savu vērtību Kristū. Tu nevari būt ap cilvēkiem, kuri tev liek neērti justies, kas turpina rādīt ar savu rīcību un saviem vārdiem, ka tu viņiem nemaz nepatīc. Tev bija jāpārtrauc. Pamest sevi, tev vajadzēja piecelties par sevi un izvēlēties mieru šajā situācijā. Tu to izdarīji un tu aizgāji prom, un tagad šie cilvēki mīl tavu vārdu vilkt caur dubļiem, pat vairāk kā iepriekš. Tu varbūt jūties slikti par to, saki sev, varbūt man vajadzēja palikt, nevajadzēja iet prom no šīs situācijas, varbūt kaut ko es tagad varētu mainīt, to, kā viņi jūtās. Bet paskaties šādi, ja viņi turpina slikti runāt par tevi, runā atkritumus par tevi, tad, kad tu aizgāji, tad tas ir apstiprinājums, ka tu viņiem jau nepatiki sākumā, jo ja tu viņiem rūpētu, viņi skatītos sevi un jautātu sev, varbūt es kaut ko izdarīju, kas lika viņai aiziet. Bet vieglāk ir darīt tevi par nelieti un turpināt iemūžināt viltus stāstu, ka tu esi tā trakā, mānīgā. Tas ir uz viņiem, ka tic saviem meliem, tu paliec pie sava, tu neturpināsi būt šajā vidē, nejūties slikti. Tev sevi jāregulē, piedot viņiem, lūgt par viņiem, bet fakts, ka viņi turpinās runāt un sanāks kopā, lai tavu vārdu daudzītu, pat ja tu neesi tur. Viņi īstenībā bīstas no tevis. Netīrie gari viņos bīstas tevis. Viņi aprunā tavu vārdu, tā ir burvestība. Tas ir apstiprinājums, ka izdarīji pareizo izvēli. Kādi domā, ka tu varētu atkal savienoties ar šiem cilvēkiem, jo kāds laiks ir pagājis, un tu esi mērķī, esi augusi, sadzījusi, tu gāji cauri dziedināšanas un atbrīvošanas procesam, un domā, ka var iet atpakaļ. Viņi tev parādīja, kādi viņi ir, parādīja, kādi turpināja būt, ka nav izaugsme, un turpina slikti runāt par tevi. Turpini iet uz priekšu, tas sāp, tas nav patīkami. Mēs vēlamies savienoties ar cilvēkiem, īpaši, ka tā ir ģimene, bet mēs nevaram savas labākās kvalitātes mest tiem, kas mums ir apkārt, ja viņi nekad nav jauki pret tevi visu šo laiku, kad tu devi viņiem. Pirms tu aizgāji, un viņi dubultā domā, kā viņi par tevi runā, kā izturas pret tevi.
Viņi vienkārši dusmīgi, ka tu par sevi iestājies, un viņiem tu nepatīc, nekad nepatiki. Ej uz priekšu, nodod šos cilvēkus Dievam. Viņi ir nožēlojami, jo skatās uz tevi, kura runā patiesību, kura dzenas pēc Dieva un par to smejas. Smejas, kā atbalsti kalpošanas, kā audzini bērnus, skatās uz tevi no augšas, turpina darīt tevi mazu, pat runā ar taviem bērniem par tevi. Tas ir tik slimi, tas ir pretīgi. Sargi savu sirdi, tu zini, ka esi pasaules gaisma, kuru nevar apslēpt. Neviens lampu iededzis neliek zem groza, bet lai visi to redz. Viņš vai šie cilvēki saka, ka ir tik sāpīgi, ka tu viņus tik ļoti sāpinājusi, un tas ir tāpēc, ka tu aizgāji prom. Un tu nodomā, kā tad ar iepriekšējiem gadiem, kuros pret mani izturējies tā, it kā es tev nepatīku? Tu nekad šai ģimenei neiederējies. Tu vēlies tik ļoti atzinību no sava tēva, un tu gāji pie Dieva. Ja tev nav svētība no vecākiem, tas varbūt tevi sāpina, un tu gāji pie Dieva un vēlējies savu vecāku svētību. Dievs tev dod savu svētību. Tev nevajag atzinību, svētības no sava tēva, jo daži cilvēki nav spējīgi. Līdz izdara iekšēju dziedināšanu un atbrīvošanas darbu. Viņi nav vienkārši spējīgi. Tas nav tavs atspulgs, tas ir viņa paša atspulgs no pašu nekārtības, kas viņos ir iekšā. Tev nav jādzenas pakaļ. Kaut kam, kas nesasniedzams, ar tevi ir pietiekami, lūdz par viņiem. Dievs tevi mīl, atzīst tevi, un tas ir tas, kas tev vajadzīgs. Tev ir laba sirds, tu esi labs cilvēks. Nav nozīmes, ko šie cilvēki par tevi domā, ko par tevi saka. Tas nemaina patiesību un nemaina to, kas tu esi Kristū, un nemaina tavu nākotni, kas ir ļoti spoža. Šie cilvēki redzēs, kā tu pacelies, un viņi ir pārbijušies. Jo vairāk Dievs tevi paceļ, jo vairāk tev ir balss. Viņi darīja visu par sevi un ir tik ļoti uztraukušies par to, ka cilvēki uzzinās patiesību. Šī ir atklāšanas sezona, un tas ir Dieva darbs. Lūkas 12:2-3. Bet nekas nav apslēpts, kas netiks atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāks gaismā. Tāpēc visu, ko jūs esat teikuši tumsā, to dzirdēs gaismā, un ko jūs ausīs esat čukstējuši istabā, to sludinās no jumtiem. Kas apslēpts tumsā, nāks gaismā.